Mani sauc Gita, un šie ir mani kamoliņu stāsti. Es ļoti priecājos, ka atkal esi atradusi laiku, lai paciemotos pie manis un paklausītos, kas tad pa 2 nedēļām man ir interesants noticis un kas ir papildinājies manos adīšanas plauktiņos. Pagājušajā reizītē, pirms tieši 2 nedēļām, es solīju, ka būs tāda neliela pārsteiguma baldiņa 2 no jums, kuras būs parakstījušās uz manu kanālu YouTube un atstājušas komentārus par to, kādas ir jūsu domas par šiem te kamoliņu stāstiem. Un tagad, ja man būtu jāsaka tādās līdzībās, kā tad es jutos to visu lasot šo te 1,5 nedēļu garumā, kamēr jūs skatījāties manu video, tad es varētu teikt, ka es esmu tāda liela kamene, kas ir tikko izlīdusi no ābeļu ziediem ārā, aplipusi visa ar šiem te ziedputekšņiem, un šie ziedputekšņi ir visi tie labie vārdi, visi tie komentāri, ko jūs atstājāt pēc maniem video, jo patiešām tie bija tādi, kas sildīja sirdi un sniedza gandarījumu par to, ko es daru, un bija prieks tos lasīt, un katrai no jums liels paldies. Un tā kā es ņēmu dažus modernus rīkus izlozei talkā, tad es varu pateikt vienu lietu. Viena no jums saņems no manis pārsteiguma baldiņu šos te skaistos zumzas marķierīšus, redziet, tādi maigi, rozīgi, un šie ir vieni no maniem mīļākajiem zumzas marķierīšiem, kuri man gan ir citās krāsiņās, bet tieši pie šiem man vienmēr tā kā stiepjas roka, lai ieliktu savā adīklītī. Tāpēc laimīgā, kas saņems šos marķierīšus, ir Inta K, kurai vēl pie viņas komentāra vārda bija cipariņi 3119. Tā kā šie. Un otra laimīgā, kura saņems tādu pašu pārsteigumu balvu, bija lāsmā boliņa. Lāsmām šie zumzas marķierīši būs tavējie, un tāpēc abas dāmas es jūs palūkšu sazināties ar mani vai no Instagramā, atsūtot man ziņu vai Facebook Messengerī, tā kā, lai mēs varam sazināties, kā un kad es jums varētu šīs te baldiņas nodot, un katrā ziņā man bija tāds liels dāvināšanas prieks, un es ceru, ka jūs arī tas iepriecinās, un tad, kad jūs adīsiet un paņemsiet šos marķierīšus, tad atcerēsieties par mani un maniem kamoliņu stāstiem. Un nākamais, kas tad ir bijis tāds par šīm 2 nedēļām noticis, kā jau jūs redzat, man mugurā ir mans jaunais džempers, ko es adīju no Holstgarten dzijas, un tad, kad es šorīt no rīta domāju, taču ir jānosver, cik tad man tur tās dzijas aizgājas, jo dzīvu bilancē viss ir ļoti svarīgi, un tāpēc es pārsvēru 4 reizes, un es neticēju pati savām acīm, ka džempera svars ir tikai 215 grami, un tad, kad es tā sāku domāt, tad laikam tā arī ir, jo džempera pamatkrāsa, šis gaiši pelēkais tonītis, man bija tikai 5 šādi kamoliņi, un no 4. man ir palicis tieši tik daudz pāri, un tas ir tas pamats. Un tad man bija 2 zaļie tonīši, viens tumšāk zaļš un otrs gaišāk zaļš, un es tā kā adīju vilku no viducīšu, lai man tie kamoliņi saglabājas ar visām etiķetītēm, un tad skatāties, tievāki gan ir palikuši, ja, ar tukšākiem vidiņiem, un gaišāk zaļais ir izgājis mazliet vairāk nekā tumšāk zaļais, un tieši tāpat ir sanācis ar šiem te 2 toņiem, ja, kad šis te gaišais ir tā kā
vairāk izlietots, un šis, kas iet akcentiņam, ir stipri mazāks. Tā kā katrā ziņā manos krājumos ir pilnīgi noteikti dzija vēl vienam džemperim, kas būs šajos te violēti zilajos un tādos toņos, un vēl tādi toņi, un varbūt kaut ko vēl var pielikt, kaut ko klāt. Te jāskatās, kā man saliksies krāsas, man pilnīgi pietiks vienam džemperim, un tad manā kastītē būs vēl kaut kas, ko es varēšu sakombinēt, varbūt piepirkt kaut ko klāt, lai varētu uzadīt vēl kaut ko vienu, un tā es būšu paretinājusi savu kastīti, kas man stāv un priecē acis 4 gadu garumā. Nu tā tad... Es jau pagājušajā reizītē stāstīju, ka ar kādām adatiņām es adīju. Jāsaka tā, teļu daļā bija 3,5 adatiņas, bet tad, kad es pārgāju uz šo te stāva daļu, tad es pārgāju uz adatām 3,25, lai, nu, tā kā drusku tas adījums ir blīvāks. Un piedurkni sadīju ar 3,5, jo, kā mēs zinām, tad adot pakli vienmēr sanāk tā, ka mēs adām stingrāk, un tad, lai tas blīvums nebūtu stipri atšķirīgs, tad arī es izmantoju atšķirīgas adatiņas. Kā vienmēr no apraksta es īstenībā paņēmu tikai pašu sākumu kakla valdziņu skaitu un raksta daļu, jo ne mana dzija, ne mans adīšanas blīvums tur, man liekas, nebija ne tuvu tam, kas ir paredzēts aprakstā. Es pat neiedziļinājos, es uzmetu, sāku adīt. Viss, kas ir rakstā līdz raksta daļas beigām, es darīju tā, kā bija, nu, tagad, ja es neatceros. Tad man ir jāskatās, manuprāt, es ņēmu 2. izmēru vai 3. Nu, bet tam nav īsti nozīmes. Tur tad jāskatās, ar kādu jūs adat un ko jūs gribat, nu, tā kā pēc saviem izmēriem. Bet, manuprāt, tas bija 2. vai 3. izmērs un uzadīju. Un tad es vēl sapratu, ka man piedurknēm ir par maz valdziņi pēc tā izmēra, un es pēc paša rakstiņa pieaudzēju vēl 53 valdziņus. Tātad katrā raksta raportiņā es pieaudzēju, ja vai pelēko krāsiņu pa vienam valdziņam, vēl pādīju uz leju 10 rindiņas un pie viena arī izveidoju šo te muguras padziļinājumu ar nepabeigtajām kārtām, griežoties tieši piedurkņu daļā. Ja, tā turp šurp staigājot, lai man tā mugura būtu nu, tā kā garāka, labāk sēstos uz auguma. Un brīvuma tiesa ir pietiekami brīva, bet arī nav nekāds oversize un nekur nekas neuzsēžas. Un es esmu trāpījuši savā izmērā, un tas man tā kā ļoti patīk. Patīk rezultāts, varbūt ne gluži manas krāsas, bet šī gadījumā man pilnīgi viss apmierina, un vakar bija pirmā reizīte, kad pārgājienos, kad mēs vakar staigājām pādažiem. Tas man bija mugurā, un šodien džemperim ir 2. reize, kad tas ir mugurā. Ļoti plāns, ļoti viegls, un patiešām jāsaka, man Holstgarden Super Soft dzija ir ļoti, ļoti iepatikusies. Nu ko, par džemperi stāstīju, bet man ir šis tas arī uz adatām. Šis tas pagājis uz priekšu, bet ir kaut kas, kas ir pilnīgi sācies no jauna. Pagājušajā reizītē, kā jau es tur rādīju, pirms tām 2 nedēļām es biju pēc kārtējā sestdienas pārgājiena Andalūzijas Sunī kafejnīcā, bija iesākusi adīt zeķītei valnīti. Pusīti bija uzadījusi, nekur tālu nebija tikusi, un tā man tā zeķīte, te arī manā somiņā projekta stāvēja, tie man ir pārpalikumiņi no visādiem kamoliņiem, un līdz šai nedēļai, jā, mums trešdien
skolā bija lielā metodiskā darba konference, kas ilga 4 stundas, un kolēģi dalījās pieredzē, un pa vidu, tā kā lai nāk kurā dīkā jāsēž rokām, neko nedarot, tad es arī pādīju mazliet savu zeķīti, un esmu tikusi līdz papēdim, pa brītiņiem, kad varēja gan paklausīties, gan palasīt, pādīt, lai būtu, darbiņš iet uz priekšu. Tā man tā zeķīte ir tikusi līdz papēdim. Nākamā lieta, kā jau es jums teicu, ir manam vīram džempers bija ļoti, ļoti nepieciešams, un es vienā vakarā, tad, kad es biju pabeigusi adīt, vēl gluži nebija pabeigts, bet gāja uz beigām šis džemperis. Es Jānis LV internetu veikalā meklēju dziju viņa džemperim, un es to arī atradu. Un mana izvēle krita uz merino dziju, 80% merino un 20% kašmira. Nopirku 500 gramus šādu te krāsu. Manuprāt, arī jums šobrīd ļoti precīzi krāsas tonis tiek parādīts, un krāsas saucas akvamarīns. Ļoti skaista, un laikam krāsa bija tā, kas neļāva man izpētīt kārtīgi visus pārējos dzīves parametrus, un es ieraudzīju krāsu, un man tā patika, un vīrs uzreiz teica, jā, viņam vajag tieši šo krāsu un neko citu, jo manos plauktos tas, kas man tur tajā adīšanas skapī stāv, visas krāsas iespējamās viņš izbrāķēja, viņam tādus nevajagot, viņam kā jaunam cilvēkam vajagot kaut ko košu un pavasarīgu un skaistu, viņam neko pelēku nevajagot un vēl brūnus vai vēl kaut kādus toņus. Un tā es nopirku, un tad, kad man atnāca tas puskilograms dzīves, es sāku skatīties, kā 100 gramos metrāža ir 2000 metru. Un tad es domāju, ak šausmas, jo tas nozīmē, ka man ir jātina kamoliņi vismaz 6 kārtās, un tā es praktiski visu vakaru, kad man pienāca dzija, veltīju, lai satītu dziju pa kamoliņiem. Un man iznāca tā, ka es tinu kopā 2 pavadienus vienā kamoliņā un adu no 3 kamoliņiem viena iemesla dēļ. Es tā kā izvairos tīt uzreiz visas vajadzīgās kārtas vienā kamolā, jo, lai cik tu rūpīgu tītu, mājas apstākļos, nezinu kā jums, bet man vienmēr rodas šie te nokarājušies diegi, kur nesakrīt kaut kādā veidā šis te pavadiena garums, un lai es no tā izvairītos un atdot, tur nekarātos, un pēc tam nebūtu jādomā, kā tos visus galus kaut kur paslēpt kreisajā pusē, tad es satinu šādā veidā pa 2 pavadieniem kamoliņā, un man iznāk 1500 metri dzies 6 pavadienos. Tā kā rupjums ir ļoti labs, un pa paraudziņā ļoti labi atvērās dzija. Un te es tūlīt parādīšu, cik es esmu tālu tikusi pa 2 nedēļām. Tā, pa 2 nedēļām. Te ir mans džempera sākums. Ja? Es esmu tikusi 2 rakstu raportus apmēram 10 centimetrus zem padusēm. Un rakstains ir no priekšpuses, rakstains ir no aizmugures. Un es adu šo te tagad kā saucamais eiropiešu plecs vai japāņu plecs, vēl pa vecam, kā saka. Tā kā es te centos saskaņot visus rakstus, cik tas ir iespējams šajā te pārējā, kur pleca daļa pāriet uz priekšas daļu. Vēl viens momentiņš, tas ir tas, par ko es jums esmu stāstījusi. Tad, kad es uzņemu šo te priekšas galu, es vienmēr šeit roku riņķes pusē katrā otrajā rindiņā sādu 2 valdziņus un pieaudzēju šeit, lai valdziņu skaits nemainītos.
un tas ļauj šo te līniju, redziet, izlīdzināt, un, nu, tā kā, ja to nedara, tad tā līnija iet šādi te uz āru, tādā platā leņķī, un man šis stūris nepatīk. Šis raksts gan man īsti neļāva, kā parasti sādīt, veikt šos te 4 sādījumus 4 reizītes. Šeit rakstā es izdarīju tikai 2 reizītes, bet tāpat šī līnija ir tāda gana iztaisnojusies, un man tīri labi patīk rezultāts. Džemperis ir ļoti pieņēns. Sāni gan man ir, nu, tā kā labiskais sadījums ar viltu svīlīti, krēlisko valdziņu pa vidu, kas palīdz pie mazgāšanas, žāvēšanas un formēšanas, nu, tā kā saprast, kur ir tā priekšpuses un mugurpuses savienojuma vieta. Nu, un adu es, kā jau teicu, 6 pavadienos ar adatiņām 4,5, nu, izmantojot vēl pīņu adatu, jo te pīņu, ko krustot, ir ļoti daudz. Un kas man ir jāsaka, ja es parasti adīju no līdzīga sastāva merino, kur gan bija 70% merino un 30% kašmira, tad pirms mazgāšanas adot, tā sajūtas ir tādas, kā ļoti tāda sausa, nu, tā kā kokvilnas diegs, bet šo dziju adot, es esmu pārsteigta, un katru reizi, kad es to paņemu rokās, es tā kā nespēju noticēt tam, ka dzija ir ārkārtīgi mīksta, ārkārtīgi zīdaina, un tad, kad to izmazgā, tā atveras tāda neliela, delikāta pūciņa, nu, var sakot, fantastiska dzija, un es to pirku, ticēsiet vai ne? 40? Jā, par 40 eiro es samaksāju par puskilogramu, nu tātad respektīvi 8 eiro 100 grami. Nu tā kā manuprāt, priekš tāda sastāvā ļoti laba cena, un galvenais krāsa apmierina gan mani, gan vīru, un džemperis pamazām top uz priekšu, un tad, kad man uznāk pavisam nogurums, un vakarā, kad vairs pīnais jau sāk veidoties kļūdiņas, tad es lieku malā, un tā es piekdienas vakarā sagribēju drusku atpūsties, un saprotu, ka mums aiz loga pavasaris ir atkal kaut kur aizdzīts tālāk projām, un ziema nepako negrib atdot savas pozīcijas, gluži kā tajā pasakā, kur pavasaris brauca ciemos pie vasaras, un ziema viņu visādi centās aizturēt, tad es sapratu, ka es gribu jaunus pirkstainīšus, jo tie, kas man bija iepriekšējie adīti, es nezinu, kur es viņus esmu iebāzusi, vai es viņus esmu atstājusi kaut kur pie bērniem vai kaut kur, bet katrā ziņā nevaru atrast. Un tā dizainerē, pie kuras es pirku arī iepriekšējo aprakstiņu, ir iznācis jauns apraksts, un man ļoti patīk viņas dizaini. Tad piekdienas vakarā es iesāku, un vakar es pēc pārgājiena pabeidzu adīt šo te vienu pirkstainīti. Redziet, ļoti skaists, man ļoti patīk, nu tā kā gan tas rakstīns, kas mums šeit ir. Šis marķierītis man ir ar nolūku ielikts, tad, kad es adīšu otru pirkstainīti, lai es zinātu, kura ir tā vieta, kurā jāsāk pieaudzēt ir īkšķītiem šis te īkšķa paplatinājums. Nu, tā kā ļoti jauki, man ļoti patīk, esmu ļoti apmierināta. Un tā kā šie ir tikai otrie mani pirkstaiņi, es ar pirkstaiņu adīšanu esmu uz jūs, un mani vienmēr ir biedējis, tad jāsaka, pateicoties šiem te aprakstiņiem, gan pirkstiņu atdalīšana un adīšana ir ārkārtīgi viegla, saprotama, un man patīk. Un šos te burvīgos te pirkstainīšus es adu no Drops Nord. Tā, kas man ir manos krājumos, šis ir vidējais, manuprāt, tonītis pelēkajiem, krāsa numur 04, un no 50 gramos es noteikti iekļaušos, tā kā man te tāds
pusīte no 50 gramiem ir palikusi un taisni otram pirkstēnītim. Nu tā es atpūšos starp džempera adīšanu un jāsaka tā, ka tad, kad es pirku vīram džemperim dziju, tā nebija vienīgā, kura man iekrita acīs, man neskapēc, pēc manas pelēkās jakas adīšanas, gribējās kaut ko vēl adīt no šīs te pelēkās, kas man palika pāri, te ir vēl pietiekami daudz dzijas, noteikti vienam džemperim pietiks, un tad, kad es ieraudzīju šo, redziet, nu, pilnīgi tā kā viens otram radīti. Šis gan jums izskatās koši dzeltens, bet īstenībā tas ir tāds dzeltenīgi zaļš, koši tāds vairāk varbūt uz neonu, merino, tas gan ir 100% merino, saucās artikuls Canberra un 1500 metri 100 gramos. Ar šo artikula dzīvi es esmu strādājusi, man ir vairāki džemperīši no tā uzadīti, man ļoti patīk, un šis ir tas variants, ka tad, kad tu adi ir tāds, nu tāda sajūta, ka tu adi kaut ko tādu, tā kā kokvilnu, tā kā nezinu ko, bet tad, kad izmazgā ir vienkārši mīksta, pūkaina pasaka. Nu, pūka, protams, saprotiet, ne tāda kā, ja mēs adītu, piemēram, no mohēras, ja, ne tāda, bet šī te skaistā tā merino pūciņa un adījums izskatās pilnīgi pēc kašmira, pēc sajūtām maigs un jauks. Un tātad šie te abi divi man draudzēsies, tikai tagad manā galvā ir, nu tur cīnās, kurš uzvarēs. Viens variants, ka es gribu konkrēti apaļais teilis ar 3 stūra tādiem rakstiem, Anna Venzela laikam. Viņai ir viens no pēdējiem aprakstiem, vai nu tas būs džemperis pamatkrāsā ar šiem te rombiem, tikai noteikti likšu varbūt vēl šo te pūkainu dzītiņu klāt, pēkšņi izskata no galvas, nu to kazlēnu, ja, pūkainu. Vai nu adīšu bez pūkas, un otrais variants man ir džemperis ar japāņu plecu, mugurpusi, vai arī ar pagarināto pleca līniju. Mugurpuse būs šī krāsa ar pie valnīša ar svītriņām pelēkā tonītī un valnītī, un priekšpuse pelēka ar šādām svītriņām pie valnīša, un arī vēvēļa kakla izgriezumam apderē. To es esmu noskatījusies vienai dizainerei, un man tā iepatikās tas kaut kas līdzīgu uztaisīt. Nu, tā kā šobrīd manā galvā rodas idejas, kura uzvarēs, tas būs tas džemperīts, par pirkstaiņiem izstāstīju. Vēl ir daži pirkumiņi, kas man ir papildinājuši manus krājumiņus. Kā jau es pagājušajā reizē stāstīju, man no Temu bija atnākuši šie te marķierīši, silikona sirsniņas, un mēs ar Gunu runājām. Guna man teica, ka tie esot kaut kādām rotiņu taisīšanai, bet pēc tam es skatījos, nē, viņi tomēr Temu tur tiek pozicionēti kā adatu stoperi, ja? Nu, tā kā, lai mums valdziņi nekrīt no adatām, jo tie, kas man ir tulpītes gan lielākajiem adatiņu izmēriem, gan mazākiem, es nezinu, kāpēc man tie vienkārši krīt lejā, un neviena no tulpītēm nekad nav palikusi savā vietā, un tāpēc tie man vairāk stāv marķieru kastītē nekā izmantoju, bet šos, kad uzliec, tad tu zini, ka tur nekādā gadījumā nekas nenokritīs un valdziņi nepazudīs. Un tāpēc es pasūtīju sev vēl šādās krāsiņās, 2 zaļganus, 2 sarkanīgi, vēl tie violētie un 2 baltie.
Nu, tā kā lai man ir dezervītes, un šī man tāda lietiņa, kas man ļoti patīk un pa kapeikām vienmēr noderēs. Un runājot par vīra džempera aprakstu, apraksta nekāda nebija, jo pirms pusotras nedēļas es, skatoties vienu YouTube apraidi, redzēju, stāstīja par šo te grāmatu. Grāmata ir krievu valodā tulkota. Un šeit mums ir ļoti daudz tieši dažāda veida pīņu raksti, un kas ir ļoti labi, redziet, ļoti daudz ir uzreiz tādi, kas ir jau gatavi sakomponēti rakstos, ja, un te ir gan tādi, kas ir ar mežģīnītēm pa vidu, bez mežģīņa adījumiem pa vidu, ja, tādi vairāk sievišķīgākiem džemperiem, ja, nu tā kā šādi. Un man ļoti, ļoti iepatikās, un aizejot Origo uz Polāris grāmatnīcu, es šo grāmatu ieraudzīju un pašķirstot, es sapratu, ka tā ir ļoti vērtīga, jo ne visas grāmatas, ko mēs redzam, nu, tā, ka tur ir vērts vispār pirkt, bet šeit patiešām ir ļoti daudz rakstu, un ja mēs runājam par šiem te pīnēm, visāda veida un bumbulīšiem un līkločiem un visu, ja man apziņā bija līdz šim tāda doma, ka latviešu etnogrāfiskajiem rakstiem ir sava nozīme, ka tam ir savs spēks, un tad, kad mēs sadām cimdos, tad mēs noteikti ieliekam arī šo te nozīmi iekšā savā adījumā, un tam ir zināmā mērā sargājoša, tad palasot mazliet šo te grāmatu, te ir nedaudz vēsture par to, no kurienes tad nāk šāda veida adījumi, jā, ar visu karti, ar aprakstiem, ar vēsturiskiem kaut kādiem momentiņiem, un lai cik arī man interesanti bija, kad visus šos pīņu rakstus var sagrupēt noteiktās grupās, un ka katrai no šīm te rakstu grupām ir sava nozīme un nu, tā kā savs skaidrojums, ja, tā kā mēs savos rakstos iedam konkrētu nozīmi, tā kā adījumā, tad arī šiem ir savas nozīmes, un jebkurā gadījumā grāmata ir ļoti skaista, nu, kā vienmēr tehniskais zīmējums un visu, un manuprāt, ir ļoti, ļoti labas kvalitātes grāmata, satura ziņā un visādi, tikai pa 20 eiro, 19 eiro, 99 centi, un šī ir vēl viena ļoti vērtīga, kas papildina manu grāmatu kolekciju, un no šejienes tieši arī šķirstot grāmatu, es uzreiz ieraudzīju rakstu. Ja, nu tātad redziet šis te raksts, kas ir grāmatā priekš vīra džempera, un tā es arī uzreiz ķēros klāt un sāku adīt, un gandrīz vai jāsaka tā, ka raksts nodiktēja priekšā gan džempera konstrukciju, gan to, kā es to adu, un nu, viss salikās kopā. Nu tā, es esmu ļoti ātri izstāstījis par to, kas ir noticis 2 nedēļu laikā. Ļoti ceru, ka drīz pie mums atgriezīsies tāds īstais pavasaris, un šobrīd es tev saku paldies, ka biji kopā ar mani, atradi brītiņu paklausīties un paskatīties manos adīšanas stāstos. Lūdzu tev ieliec cīkšķīti uz augšu, jo tā ir zināmā veidā pateicība, ja paldies par to, ka es esmu izveidojis šo te video, un tas man ļoti, ļoti palīdzēs. Nu, tā kā šo video ieteikt citiem YouTube'ā. Vēlreiz sirsnīgs paldies visām, kuras rakstīja komentārus. Un vēl viena lietiņa, ko gan es tev gribu pajautāt, un to tu man noteikti atbildi. Es nezinu, kā jums, bet man ir, piemēram, tad, kad es ieeju dziju veikalos, kur tirgos poļu dziju,
brīžiem ir tāds apjukums, un es nevaru saprast, kāda veida dzija ir, jo jūs visi esat noteikti dzirdējuši, ka spoļu dzijas tur ir kārstās un ir ķemmētās, un vienas pēc mazgāšanas atveras un ir pūkainas un mīkstas un ļoti, ļoti jaukas, un ir dzijas, kas pēc mazgāšanas paliek tikpat tādu nedaudz spīdumiņu, ļoti, ļoti var redzēt visus nelīdzenumus sadījumā, ļoti gludas un pēc mazgāšanas nekas tur neatveras. Un kā noteikt, kura no spoļu dzijām ir viena, kura ir otra, kā saprast par kašmiriem, kas tas tāds ir, tad es esmu šo to papētījusi, lai uzzinātu to, ko es neesmu sapratusi, un ja tevi tas interesē, tad es noteikti varētu izveidot video, kurā es pastāstīšu visu, ko es pa kašmira dzīvi esmu noskaidrojusi, kā saprast informāciju uz ražotāja šīm te etiķetēm, kas ir uz oriģinālajiem konusiem, un var sakot, padomā, ja tev to vajag, tad noteikti uzraksti, un es parūpēšos, lai tu uzzinātu tieši to pašu, ko es esmu uzzinājusi. Bet tagad gan liels tev paldies par tavu laiku un lai tev jauka darba nedēļa. Un es domāju, ka visticamāk mēs tiksimies pēc 2 nedēļām. Un šoreiz atā tiekamies vēlāk.